Arī Katra pati ir medniece, un viņa savu suni ir iegādājusies tieši medību vajadzībām, bet, kā jau es teicu, viņiem galvenā reliģija ir tieši putni, bet putni gan uz lauka, gan arī ūdenī. Raksturs viņiem, kā jau medības sunim, nav svaigi foršais un mīlīgais, jo viņiem ir jāiet un jādzen un jāķer, un daudzi ierauga smuku suni un nerēķinās ar to, ka tam sunim ir savs diezgan nopietns raksturs un viedoklis par dzīvi, un tā kā arī šobrīd viņam ir viedoklis. Suņa uzdevums ir atnest vienu un pēc tam otru mantiņu. Tāpatās arī medībās var būt, ka nokrīt 2, 3, 4 putni, un lai nebeidzās ar to, ka atnes tikai vienu suņu, speciāli māca tam, lai nes 1, 2, 3, 4. Un tipiski suns apsēžās saimnieku priekšā un iedod rokās mantiņu.